formulu vectētiņš, tā nevarētu teikt. Šis dambs ir diezgan ātri, ir pat uzstādīti rekordi līdz 420 km ar šādu tipu formulām. Bet te mēs redzam 824 kg pret formulu, kas būs šodien, 2012. gada. Tā ir 640 kg minimums ar vadītāju. Nu, varētu būt, ka tā ir kaut kāda 620 kg. Viņi ir nedaudz modificēti, lai varētu braukt pa Rīgas ielām. Un zirgspēki, te ir 520 zirgspēki, tā ir formulai, kas brauks Krasmalā, ir 750 zirgspēki. Tā kā nākat šeit pie Brīvības pieminekļa šodien līdz 6:00 būtu jābūt 30. gadu formula, kuras repliku mēs tagad varam ne tikai redzēt, bet dzirdēt. Un jau dzirdējām, replika ir taisīta 1998. gadā. Šodien līdz 6:00 pie Brīvības pieminekļa Auto Union C-Type. Pie Brīvības pieminekļa līdz pat 6:00. Un Krasmalā, tātad eksporta ielā, tur no Elizabetes ielas līdz Vanču tiltam 2:00. Būs viens šovs, kur brauks gan Formula 1, gan Drift auto, BMW, Fords, Mustangs. Būs arī lieta, ko es mūžā neesmu redzējis, saucamais spinnings, populāra lieta Austrālijā. Nu, tur ar ko tas atšķirās? Nu, saulīts tas būtu varbūt sākums, bet galvenais, ka tur kāp ārā, it kā kāpj ārā no tās salona un kaut ko tur stāv, kaut kur tas pilots tā kā kaskadier, uz kaskadieru trikiem nedaudz bišķiņ vairāk. Un tieši tas pats būs 3:00. Tā kā, ja gadījumā tev nesanāc pieiet 2:00, turpat kaut kur padrūzmējies, paskaties, un 3:00 būs otrais. Šodien, 15. augusts, sestdiena, Rīgai 825. Motoru galvām liels notikums. Pat piemirs, jo neieradās uz presekonferenci. Būs arī moto freestyle speciālisti no Lietuvas, profesionāļi, kas to diezgan labi māk. Arī es esmu taisījis pasākumu, kurā piedalījās šādi te moto freestyle zvaigzne arī no Lietuvas. Bet tas ir baigais tāds foršais kaifiņš. Nezinu, kā tas būs lielā teritorijā. Formula 1 un drifts būs noteikti ideāls, dūmi, smarža, viss tas būs. Tā kā nākam šodien vēl var paspēt. Nu, cik te tagad ir 1:00? Tas līdz 6:00, tur 2:00 un 3:00. Un pārējās Rīgas aktivitātes. Tā kā tiekamies un piesakoji auto. Cilvēki interesi ir, un tas ir pats galvenais.